Čau visiem! Teklons un atgriežamies ar šodien draugiem. Pasaulišais pievienošos Discord grupām. Un mēs spēlēsim ar draugiem mūsu privāto serveri, kuriem ir atļauts tikai būt pazīstami vai draugiem. Tāvat, šod klausoties vienkārši. Un mēs taisīsim vēl māju, tam līdzīgi ir beigas un būs pāris dienas, kad taisīsim māju. Arī. Tā, ko mēs darīsim šodien? Mēs izlaivosim šādu mandu salu, tā kā saucamo Eklons salu, vasauca. Jums izrādīšu, ko mēs taisīsim drīzumā. Man doma taisīt piemēram māju kaut kādu, uzbūvēt pašlaik pirmā epizode. Uztaisīšu māju, tad sienu uzstāšu. Es gribu māju uztaisīt tādiem, lai, piemēram, lai lietas liktu, piemēram, lai nav jābrauc uz šito salu vairākas reizes. Ēderu farmu un villageru farmu uztaisīt visu, kas pieejams vadā salā. Un, protams, aizmirsīsim par XP farmu arī. Kur man tas sala ir. Es pašlaik neviens nenāk, jo neviens zina, ka man tāda sala eksistē. Esmu ieminējies draugiem. Tā. Un šī tāda bedre, jūs domājat, kāda ir tāda bedre, tur būs māja. Tā būs. Te būs māja, saucamā. Esmu kaut cik apsūbies vēl. Tāvat. Karači, būs šitas vispātrinājumā, tā kā atkal kā parasti pātrinājumā, kā es te visus attaisīšu. Eita, nossa, ko jūs te darāt? Es kādu fucking tagad varu nosist no jums. Oh my god, ar jums. Tas vēl joku laiks, te ir nopietnības laiks. Oh my god. Vienmēr kādam man ir jātraucē taisīt māja, kā parasti. Vienmēr kāda. Tā kā joku laiks sācīs. Baigīgi vils. Jā, tu vari pa lietu arī līdināties. Oh my god, ne tikai tas ne tikai sīkais ķēms. Sīkais ķēms. Tā.
Pagāja vesela visa nakts, man bija priekšā nakts, līdz 2 naktī pabeidzu māju taisīt, plus mīnus labi 2:30, te pabeidzu māju taisīt precīzāk. Un vakar šitāda man māja izskatās, eitanos. Šitas man visai izņēma 4 stundas, man vēl inventorija vietas jāsaliek. Visvairāk bija man cobblestone vakar, es nezinu, priekškam šitādi es likšu pie redstoneiem, jo viņus izmanto kaut ko redstone arī. Obsidian arī, jā. Tātad. Veku man te dārs mini, uzsaisīts kartupeļu pašlaik mazs, izvācu vēl no savas mājas vecās. Pečkas vēl man izstaba maziņa. Un tačas kultam nekā vaigārkā nav. Un nākamās būs siena visa, būs jātaisa. Es jau tur iezīmēju, kur būs centrs, tā kā ieeja būs plus mīnus. Ja man pareizi ir, pagaidi, ja ir pareizi viss. Ja ir būs viss pareizi, jānojauc šitas, un šitas jau. Labs, te ir. Paliekam šita. Un būs te ieeja kaut kāda. Un šitāda plata vēl būs jāpaskatās, kāda būs man ieeja. Es neesmu droši. Un šitāda. Un esmu te vakar iesācis vēl te zemi likt. Vakar man te draugi atlidoja Enzo, kā jūs redzējāt. Es runāju caur Discordu. Viņi arī ķircināja, kad es taisīju šito malu tikmēr. No kurienes jūt to atrodies jau. Nekas nenotiks. Savs draugs. Sev labs puikodēji. O, šeit. Tā arī tev vajadzēja. Vai kur ar čanti table vietā, vai šo čantot bīrīgi feidi. Tik man lielkodē man laika aizņēma tā kā čestu, tā kā vietas uzrakstīt tādas zīmes vēl kur, kas viss atrodas. Man te, karoči, pilns malas šita kaut ko citu izdomāšu, varbūt arī čestu slikšu. Karoči, pirmā diena, karoči, es jau pie šitā jau 2 dienas ņemos. Pirmkārt, es visu vakarā te ņemos pārsvarā, kad brīvāks laiks un jā. Un šitā būs statujas izlēma, te būs milzīga statuja, izdomāšu, kāda būs te statuja milzīga. Un te būs te permalu kā sienus, kā teicu, katrā stūrī būs kā mazie postenīši, tad vēl būs te sugarcane ferma, tur būs kaut kāda ferma arī mazīja. Te būs jāizpulda viss ar ūdeni, tābūt. Karoči, nāksies vēl materiālus skrādāt. Tā, nu ko, mēs tagad sāksim taisīt siedas apkārt. Es jūtu, ka man trūks materiāli, bet skatīsimies, kāda būs situācija. Skatāties, kādus tagad taisīšu. Es nezinu, vai kā jums pašiem patiks. Vai jums patiks vai ne? Siena, kuru būšu uzbūvējis vēl šitā. Tā, vajag vēl šito paņemt rokā. Tā man šitā būs jādara. Jātaisa šitā. Nepareizi tagad daru. Kaut kas nav kārtībā. Paļau tagad sapratu. Kodīgi sakot, es pirmā reize kaut kādu sienu šitādu tipu taisу, jo kaut kas man tas šitāds jāms. Tad vēl šitā, opa, šitā. Tad šitā, tagad āksies ar šito. Daru, man saka, vai jāpatas ar šitā jābūt. Pišķot. Pus. Un tagad šitā. Un šitā. Pašlaik viss iet labi tā kā.
Un šitā. Žēl šitā visa taisīšana. Tad šitā. Nu, šitādu plasmītas taisīsim tagad sienas. Tas jau kādu laiku man aizjāva. Uzlabošu. Korčā, labi. Būs šodien neko neafilmēšu, nepātrināšu, bet es gan uzsākšu taisīt un parādīšu vēlāk, kā izskatīsies viss kopā. Nu, ko? Pagāja 2 stundas, ka es visu tā kā sataisīju. Izrādījās, ka man bija materiāli visu uz vietas. Jā, man te materiāli viss bija uz vietas, tādēļ nebija par ko saukties un lielkodēļ man nācās taisīt jau. Pašam mazāk bija jātērē materiāli tā kā sagatavošanai. Taut. Ot šitāda siena izskatās. No ārpusē izskatās tā kā feini. Tagad laiva ir. Ir. Tagad jums izrādīšu. Ot šitāda visa izskatās. Tagadējā man ārpuses sienas. Šitas man viss aizņēma 2 stundas. Jā. 2 stundas man šito aizņēma. Un sāksies patī vēl viena jautrākā daļa. Tāda paša visa taisīšana, bet nedaudz būs vieglāk tādēļ, ka es taisīšu arī iekšpusē pabeigšu taisīt. Labi, kas tur? Man būs, vai ko skatāties to īsu pa vidu. Man šitai būs jāpielaba, vēl šitādas trepes vēl jāuztaisa un vēl šitā arī hoņas vēl jāuztaisa stabiņi. Te visi iekšpusē, un tam man būs viss. Nu vēl laternas būs jāsaliek vēl dažās vietās. Un tad man būs siena pabeigta. Un kopumā no sienas pabeigts tagad 51% no 100. Malikuši vēl 49%. Cerams, nojūkšos, cerams. Kāpēc? Kaut es nebūtu šito jau sādas taisīt. Nē, no vienas puses man patīk kaut ko taisīt jaunu. Pateicoties arī šito kabelsona ģeneratoram, man paveicas arī daudz ir kabelsona, daudz un ātrāk varu sadabūt ar siltaču pikēksu. Firčets ir 4 un barīgi 3 un jāpadu labs pikēks priekš manis. Nu ko, nu vienu problēmu es pamanīju tas, ka man laicīgi vajadzēja taisīt pirmo sienu, bet es kā mazs muļķis saucamais, es laicīgi sāku beigu taisīt labi, man vajadzēja, es gribēju tā kā sataisīt šito vietu tā kā pretī tieši izējai, nevis nedaudz šķīvi. Kāči paies atkal kāds laiks, atkal 2 stundas vēl iet. Labi, paies kādu stundu, vai nezinu, es pat nezinu. Labi, kāči redzēsim, kā būs. Tā, pagāja diezgan kāda stunda pagāja, jau vai 40 minūtes, cik mēs visu sataisīju šito atkal. Un šitā kaut kā izskatās labāk iekšpusē. Tagad cipsars labāk. Nu ko, es pabeigtu beidzot laternas visu, tu nosis man tā noguris vesels 3 dienas taisīju šito visu māju. Un sienu taisīju šodien, jau iesāku ap 11. Tagad ir 3 un 4. Tad nosis pabeidzis tagad kaut ko vismaz. Tā ir puse, ko esmu pabeidzis no sava ieplānota. No tagad ir palicis man tikai fermas uztaisīt. Tas būs villageru fermu sataisīt, vai man villageru ferma ne. Sugarcane ferma automātiskā, tad vēl
nezinu, XP pirmo varētu uztaisīt troublesome no ģeneratoru sīri, tad par tā nav jāuztraucas un vēl kaut kādas dažas fermas. Un vēl jāsataisa vēl skaistāka zeme. Un pati osta jāsataisa. Es daudz ko izdarījis, tas ir pēc daudz no jāsuzskājas, bet tagad noguris šito visu normāli. Man būs jābūt, te tas vēl visu aizņems laiku, bet jā. Nu ko, paldies, ka skatieties, bet subscribāt. Līdz nākošajai reizei gaidiet, kad es atkal spēlēšu ar šo viņiem šo serveri. Dabī, čīviņas visiem!